Biedrība mums saucās Ancenis brīvprātīga ugunsdzēsēju biedrība. Nodibinājām 23. gada nogalē un nodarbojamies ar ugunsdzēšanu profesionālā līmenī. Iepriekš darbojāmies neoficiāli nereģistrēta organizācija, lājām degvielu un pirkām inventāru, un tad vienojāmies ar pašvaldību, ka nodibinām savu biedrību, un tad viņi mums var finansiāli atbalstīt. Biedrības dibinātājs esmu es un māte šī gadījumā. Kopā darbojamies gan visi ģimene tēvs brālis, gan arī brālēns, un principā iesaistās visā pasākumā visa Ancenis kopiena. Tāpat tās biedrībai mums ir otra mašīna, kas atrodas Rubeņos, arī viņa pašvaldības mašīna pārņemta mūsu biedrības pārziņā. Tur arī komandī 2 cilvēki un arī pēc vajadzību brauc uz izsaukumiem. Pati biedrība varbūt nav tik būtiski, cik ir būtiski, lai mums ciematā šeit ir ugunsdzēsēja mašīna. Jo profesionāli ierašanās no Aknīstes, no Ilūgstes mums ir apmēram 20 minūtes. Mēs jau esam izlaiši ūdens cisternu, kamēr atbrauc, teiksim, glābšanas dienas. Tomēr viņiem arī minūtes 20-25 jāpavada ceļā, lai cik ātri gribētos atbraukt.